Labdien, skatītāji! Šodien aizsākam raidījumu ciklu Ar izglītību būs tu. Un šodienas tēma ir demogrāfija un izglītība. Tematika ir ļoti aktuāla ne tikai Latvijas kontekstā, bet pasaules kontekstā, jo šobrīd demogrāfijas ziņā mēs sastopamies visā Eiropā ar izaicinājumiem, kā nodrošināt izglītību reģionos, kur nav tik ļoti liels iedzīvotāju pieplūdums. Un šodien mūsu studijā, LRA studijā, viesi ir Jānis Vilnīts. Jānis Vilnīts mums ir uzņēmējs, Liepājas domas deputāts un atbildīgais par izglītību, kultūru un sportu. Un kā otrs ciemiņš ir Preiļu novada domas priekšsēdētājs Ārijs Vucāns. Viņa atbildība ir pilnīgi viss novads, ne tikai izglītība, bet viss pārējais. Labdien! Un šajā kontekstā es vēlētos iesākt šo tēmu par kopējo Latvijas prognozi, jo Latvijā, ja mēs skatāmies, tad mums nav visai spīdošas demogrāfijas prognozes. Ekonomikas ministrijas prognoze ir sekojoša, ka mums 60. gadā, pēc 35 gadiem, iedzīvotāju skaits samazināsies precīzi aptuveni pa 250 000. Un tāpat arī iedzīvotāju pieaugums mums ir vidēji līdz 60. gadam mīnus 8,5 tūkstoši. Respektīvi, mēs tomēr dzimstam mazāk un, diemžēl, mirstam vairāk. Un savukārt Eiropas sociālo lietu un ekonomikas komisija ir izveidojusi pētījumu prognozē uz 80 gadiem, kas notiek visās Eiropas Savienības valstīs. Un šajā gadījumā šī tendence nav labvēlīga Latvijai, ja mūsu gadījumā netiek stimulēta demogrāfija, netiek piešķirti dažādi atbalsta mehānismi jaunām ģimenēm, tad, diemžēl, pēc 80 gadiem mūsu iedzīvotāju skaits samazinās aptuveni uz pusi. Un šajā gadījumā, Jāni, kā tev šķiet, kāpēc ir mums šāda problēma? Manuprāt, ka šajā laikā ir ļoti mainījušies tikumi un paražas, un tas, kas kādreiz varbūt mūsu mammām, tētiem, vecmāmiņām, kas bija svarīgi, jau mazliet vairāk kā 20 gados iziet pie vīra un veidot ģimenes, un tie bija liela atbalstītāji, tīpaši, ja tā ģimenes dzīvoja laukos. Tad šobrīd mēs ar visu to urbanizāciju esam daudz ko mainījuši un daudz kā atteikušies. Bet mans viedoklis, ka rokas nolaist nevar, mums ir jāmeklē tie rīki, kā arī šajos modernajos laikos uzrunāt un veicināt, lai bērni būtu ģimenēs. Tas mans redzējums, tas galvenais sīkumos neielaižoties, ka valdībā jebkuru jautājumu risinot līdzīgi, kā mēs saskaņojam ar juridisko daļu, ar finanšu daļu, tā būtu jāskaņo tieši no šī demogrāfijas skatu punkta. Jebkurš lēmums, jebkurš valdības, ko mēs valstī pieņemam, jāskatās no demogrāfijas skatu punkta. Pat, ja tas jautājums šķiet nav saistošs, bet kā mēs redzam, kad tas jautājumu loks varētu būt ļoti plašs, kas tomēr ir saistīts ar to. Arī tavs viedoklis. Sākšu ar to, ka, lai mēs pilnībā apzinātos šīs problēmas dziļumu, es gribētu sākt ar demogrāfijas, zināmā mērā, tādu kartējumu pa Latvijas teritoriju, un jāsaka, ka pārstāvu reģioni, kurā šis iedzīvotāju skaita kritums ir vislielākais. Mēs tātad redzam to, ka sākot ar 1990. gadu līdz šai dienai Latgalē iedzīvotāju skaits ir samazinājies no 425 000 līdz 245, respektīvi kritums jau ir par 42%. Un vēl dziļāku šo problemātiku padara tas, ka arī vidējais iedzīvotāju vecums mums ir visaugstākais reāli. Es uzskatu, tas ir pietuvies 50 gadiem. Iemesli ir vairāki. Pirmkārt, protams, ekonomikas attīstības tendences, tehnoloģija attīstība tradicionālajās nozarēs, kas bija reģionā, lauksaimniecība, mežstrāde, tātad attīstoties jaunām tehnoloģijām, izveidoties lielsaimniecībām, tiek vairāk izmantota modernā tehnika, kur ir mazāk nepieciešams šis darba spēks.
Otrs, kā jau minēja kolēģis, ir modernais dzīves stils, kas attiecīgi visai Eiropai šobrīd ir raksturīgi. Un trešais, es pieļauju, ir arī dažādu ekonomikas jomu attīstība. Jaunā paudze tiecas uz modernajām IT tehnoloģijām, biznesa pakalpojumi, farmācija, respektīvi nozarēm ar augstāku pievienoto vērtību, kuras vairāk attīstās valsts pilsētās ap Rīgu un savukārt lauku reģionos tradicionālajās nozarēs šie procesi ir lēnāki. Līdz ar to kopumā tāda demogrāfijas problēma šobrīd jau valsts līmenī laikam ir kļuvusi par problēmu numur 1. Paldies! Un ja mēs tā, Jānis, protams, viennozīmīgi teicās, ka ir jāsāk risināt jautājumi saistībā ar demogrāfiju kā prioritāri. Un ja mēs paskatāmies uz Liepāju, tad pēdējos 4 gados mēs redzam, ka Liepājā iedzīvotāju skaits tomēr aptuveni pa 2000 ir samazinājies. Un tas, protams, iespaido arī dzimstības rādītājus, jo dzimstības rādītāji visā Latvijā kopumā līdz 20. gadam vēl bija diezgan līdzīgi, bet pēdējos jau 4 gadus, arī 24. gadā, bērnu dzimstība ir krietni samazinājusies. Un tas, protams, uzreiz arī iespaido izglītojamo skaitu, un to var sevišķi redzēt, piemēram, to ietekmi, kas ir pirmsskolā, kas samazinās, un tad automātiski arī izglītojamo skaits no 1. līdz 12. klasē ir samazinājies, un šeit šis kritums ir grupi reikinot 100 bērni, jeb 4-5 klases, 5 klases gadā. Līdz ar to man varbūt ir jautājums, Jāni, tev, kā tev šķiet, Liepāja straujākā izaugsme, tūlīt apsteigs Rīgu tautsēmniecībā. Kāpēc iedzīvotāju skaits krītas? Tomēr iedzīvotāji izvēlas Liepāju. Jā, tas jautājums ir pietiekami sarežģīts, bet tajā sliktajā ziņā ir tā labākā ziņa. Proti, ka tajā periodā, kad es vadīju pilsētu, bija domas priekšsēdētājs, tas bija 18. 21. gads. Tad mēs kā reiz tādu strateģisko plānu izglītības attīstībai pilsētā veidojām un pieņēmām. Un tie analītiķi, kas pilsētu analizēja, prognozes bija tādas, ka 2030. gadā liepājnieku skaits būs 54,000. Tad tas, kas man cik tā sliktā, tā labā ziņa tāda, ka šis scenārijs nepiepildās. Ir atlikuši vēl 5 gadi, mēs redzam, tas iedzīvotājs skaits ir apmēram 67, mazliet vairāk tūkstoši. Un tas ir pēc statistikas datiem, pēc pilsonības imigrācijas mazliet vairāk kā 70,000. Tur tie dati atšķirība vienmēr pastāv. Bet tas kritums ir lēnāks, taču bažas ir tajā, ka strauji samazinās dzimstība. Jo, ja teiksim, tajā periodā, ko es nosaucu 18. 21. gads, tā dzimstība tabulā, ko rādīja, tieši bija redzams, ap 900 bērniņu gadā dzima, tad šobrīd apmēram 600, pat nepilni 600 bērniņi. Tas ir ļoti strauji īsā periodā, un tas ir tiešām šis dzīvesveids, tas, kad jaunieši vēlās veidot karjeru, tad izglītība, karjera, un tad tik domā par ģimeni un bērniem. Tas nozīmē, ka ja agrāk tā ģimene un bērni veidojas ar 20 gadiem, kad cilvēkam ir šobrīd ap 30 un vecākiem. Un vēl viens mīnus, ko es redzu pilsētē, kas trūkst, ka mums pilsētā ir apmēram 3000 studentu. Bet tas ir maz. Mums kādreiz tikai viena, un tas bija pa visām mūsu augstskolām. Jo ir mūsu tagadējā Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas akadēmija. Agrāk mēs pazinām Liepājas universitāte. 2004. gadā bija vairāk kā 4000 studentu. Šobrīd tas studentu skaits ir mazliet vairāk kā 1000. Un tikai kopā ar pārējām augstskolām mēs to 3000 noturam. Kāpēc tas ir svarīgi, lai šo skaitu vismaz dubultotu? Jo atkal tie jaunieši mācās, viņi meklē darbu un veido savas ģimenes tur, kur viņi mācās. Un diemžēl tā tendence ir tāda, ka izvēlās nevis Liepāju ļoti daudz, bet mācīties Rīgā vai ārpus Latvijas.
Un tad arī tās ģimenes izveidošana notiek vai nu Rīgā, vai ārpus Latvijas, un mums atkal savukārt jācīnās, kā viņus atgriezt atpakaļ. Bet tas nozīmē arī šajā gadījumā ģimenes braucot prom, ģimenes veido ģimenes citā pilsētā, galvaspilsētā. Visbiežāk, jā. Un kā tas iespaido? Mēs redzējām, skolēnu skaits samazinās, tad jūsu gadījumā ir bijušas arī kādas reformas, kas saistītas ar izglītības iestāžu skolu tīklu apvienošanu. Jā. Un cik sāpīgas viņas ir bijušas? Tās ir vienmēr sāpīgas, lai ko nedarītu. Atkal, varbūt es darīju diezgan tāds nepopulāras lietas, bet es domāju, mums vienmēr jābūt godīgai sarunai. Kas ir nepopulārā lieta, te atkal pieminēšu to, jo es kā domas priekšsēdētājs šajā periodā biju uzņēmies izglītību savā tādā īpašā pārziņā, ko es turpinu šobrīd. Tā nepārāk patīkamā lieta, par ko nevienam nav paticis runāt un vēl mazāk darīt, ir tāda, ka es vēlējos panākt, ka mums nav, tā kā mēs saucam tautā, krievu skolas, latviešu skolas, gudrāk tās ir mazākuma tautības skolas, bet principā mums ir viss vienāds, mums ir mikrorajonu skolas. Un noņemt nost šo dimensiju, ka mums ir kaut kāda divu plūsmu skolas. To var panākt, un tas bija jādara jau sen. Mēs, diemžēl, lielu kavēšanos tagad beidzot esam pie tā, ka tāda mācības, tā pārēja uz mācībām latviešu valodā tagad turpinās, tā drīz noslēgsies. Manuprāt, mēs esam diezgan daudz tajā nokavējuši. Bet kāpēc par to skolu tīklu pieminēju? Ka tieši, ka mēs reformējam, mēs sākām ar tām skolām, kas bija tās saucamās mazākuma tautības skolas, jo, kas notika, mēs redzējām, ka skolēnu skaits lielākais kritums ir tieši šajās skolās, jo tie, kas ir gudri vecāki un bieži no jauktajām ģimenēm, viņi izvēlējās savus bērnus sūtīt nevis šajās skolās un bērndārzos, bet latviešu. Piemēram, mēs varam nosaukt Ziemeļrietumu priekšpilsēta, kur ir tādi lielie vecie uzņēmumi kā Lauma, tur arī Liepājas metalurgs, tur ir gan mazākuma tautība vidusskola, gan latviešu Oskara Kalpaka vidusskola. Un Oskara Kalpaka vidusskolā, skatoties šo skolēnu sastāvu, 28% ir tieši bērni no mazākuma tautību ģimenēm. Un vienkārši tas, ka tā tendence parādīja, ka tas jau notika jau sabiedrībā. Un tad mēs atkal reaģējam ar tādu nokavēšanos, bet reaģējam. Šobrīd skolu tīkls vairāk mazāk pilsētā ir sakārtots, tieši reformējot šīs skolas, apvienojot, un arī vecākiem godīgi pasakot, mācības būs latviešu valodā, šī būs šī mikrorajona skola, vai vidusskola, vai pamatskola, vai sākuma skola, un jūs būsiet visi ieguvēji no tā. Jūs ģimenē runāsiet savā valodā, skolā mācīsies latviešu valodā, bērns, pabeidzot, vēl apgūst citas svešu valodas, un jūsu bērns būs tikai ieguvējis no tā. Bet vai nesanāk tā, ka reformas vienmēr ir sāpīgas, bet kā tev šķiet, iedzīvotājs tomēr pēc kāda brīža apzinās, ka šī reforma, šī skolu tīkla pārzīmēšana, ja vienkārši sakam, ka viņa tomēr dot arī kādu pozitīvu rezultātu? Droši vien jāvērtē atsevišķi pilsētas un lauku, tā kā novadu pagasti, jo tur tā situācija ir pilnīgi cita un tur arī jāpieiet tādu savādāku rīcību. Bet par pilsētu runājot, es teicu, ka no vecākiem, pie tā mums bija ļoti sāpīgas sarunas. Man bija tāda sapulce, ko es sasaucu kopā divu apvienojamo skolu vecāku, sanāca kaut kā ap 700 vecākiem un diezgan emocionāli uzvilkti, bet, kad tu izstāsti, tu parādi arī mērķus un pasaki arī ieguvumus, tev uzticās. No sākuma varbūt tā dalītām jūtām, bet pēc tam redzot, ka tomēr, kad tu esi runājis godīgi atklātu valodu, un tiešām tā tas ir, pēc tam tā uzticēšanās pieaug. Un tāpēc esmu izvēlējies vienmēr nevis tā kā slēpties un sūtīt kādu tur vietā savā vai atbildēt arī par kļūdām, bet pašam iet un skaidrot un stāstīt. Un Liepājas gadījumā tāda uzticēšanās ir panākta. Skolu tīkls vairāk mazāk ir sakārtots, bet joprojām tas ir jākārto. Un ko es redzu arī uz tādu nākotni? Jā, es domāju, būs tā nošūpošanās, ka vienā brīdī tas skolēnu skaits, mēs redzam tagad, un arī to bērnu skaits bērndārzos mazliet kritīsies. Bet es par to daudz, manuprāt, neuztraucos.
Kāpēc? Tāpēc, ka bērndārzos šobrīd ir tās grupas pārpildītas. Mēs varam paiet uz mazāku bērnu skaitu grupiņās, atkal būs visi tikai ieguvēji. Arī pa klasītēm, ja mēs skatāmies pašvaldības skolas, kas nav privātās, tad mums ir 30 un vairāk bērnu vienā klasē. Ja mēs varētu pāriet uz 24 bērniem, tas vien jau būtu ieguvums gan pedagogam, gan tiem pašiem bērniem, kas mācās. Tā kā es tā ļoti bažīgs par to neesmu, ja arī kādu periodu nokristos. Es negribu zaudēt, tā ļoti subjektīvi skatoties, nevienu mācību iestādi, lai mēs nebūtu tā, ka mēs kādu skolu aiztaisam. Tas otrādi, es domāju, mums jāver vaļā, un mans sapnis joprojām ir tāds, ka atvērt jaunu, mēs esam atvēruši jaunas bērndārzus, bet atvērt jaunu skolu. Un es domāju, ka Liepāja to ir pelnījusi, un man ir tāds jau liels darbs tajā ir padarīts un iesākts, un ir jau skiču projekti, un esmu pārliecināts, ka tuvākajos gados mums tas izdosies. Jā, paldies. Pozitīvas ziņas, tomēr bērnu skaits kaut kādā veidā nostabilizēsies, iespējams, un tas būs. Bet, ja mēs globāli paskatāmies, teiksim, pretējo pusi, Liepāja, Preļa, laikam aptuveni 500 km plus mīnus attālums. Jā, Preļu pusē mēs redzam, ka iedzīvotāju skaits arī, viņš neapšaubāmi ir mazāks, bet viņš jebkurā gadījumā gan novada, gan pilsētas ietvaros krītas, varbūt pilsētas ietvaros pašos mazliet mazāk. Tai skaitā dzimstības rādītāji Preļu novadā jau līdz 20. gadam ir kritušies, līdz 16. gadam bija stabili 180, un tad jau no 17. līdz 22. 21. 140. Un savukārt pēdējie gadi ir dramatiski visā Latvijā, un tas neapšaubāmi arī atstāja ietekmi uz ja mēs skatāmies skolēnu skaitu visā Preļu novadā. Un mēs redzam, ka iespējams pirmsskolas posmā šis kritums nav tik ļoti vēl dramatisks, bet viņš sāksies, jo tie bērni, kas pēc 20. 21. dzimā, tad viņi ies skolā vēl pēc 3-4 gadiem. Bet skolēnu skaits ir samazinājies. Ja mēs reiķināmies, tad tās ir 4-5 klases, kas ir mazākas. Līdz ar to arī kā Preļi izjūt iedzīvotāju skaita zudumu, un vai teiksim, šis kritums, ko mēs redzam skolēnu skaitā, vai viņš ir dramatisks, vai ir sāpīgs, jo es zinu, ka Preļos arī ir sāpīgi lēmumi pieņemti saistībā, kas ir jēgpilni vienā otrā gadījumā. Kāds tavs skatījums? Vai tas process turpināsies, vai tomēr mēs esam vēl nostabilizējušies šobrīd? Jā, sākam ar šo pirmo jautājumu, kā izjūt, tad bez šaubām, kā jau minēju, ka redzot pa 10 gadiem, šīs tendences dabīgi, ka ir arī posmi kopējā sabiedrībā. Sākumā ir fakta konstatācija, satraukums, bažas, kas zināmā mērā šobrīd ir pārgājušas tādā neticībā nākotnē. Jāsaka, kā ir, tā tendence nav laba. Un tāpēc mums vajadzētu kā vadītājiem nevis varbūt koncentrēties uz to, ko mēs jūtam, uz emocijām, bet kā menedžeriem meklēt risinājumus šajā situācijā. Un gribu arī uzsvērt to, ka šobrīd mēs no demogrāfijas jautājuma un konstatācijas, ka tur kaut kas ir jādara, nerunājot par mehānismiem, ko darīt, jau nonākuši esam līdz skolu tīklam būtībā. Tātad skaidrs, ka visi mēs saprotam, ka par jebkuras atsevišķas vienas skolas slēgšanu pastāv ārkārtīgi spēcīgs sentiments saglabāt to. Un mēs to varam saprast emocionālā līmenī. Bieži vien arī tad, kad īsti vairs datos balstītu pamatojumu un izmaksos analizējot, mēs tādu pamatojumu vairs neredzam. Tāpēc šeit ir vairāki posmi, par kuriem es gribētu runāt. Pirmkārt, acīm redzot, šeit būtu nepieciešama tomēr politiskā konsekvence, tā arī partiju pa vertikāli, ka ja ir kaut kāda programma un mēs redzam, ka kopējā efektivitāte izglītības, vispār izglītojošā izglītībā nav tāda, kā mēs sagaidām, tad ir jāvienojas par noteiktiem noteikumiem, uz kuriem turpmāk šīs skolas varēs vai nevarēs pastāvēt. Lūk, un runājot par Preļu novadu, tad mēs esam bijuši
līdz šim 4 novadi, kuri apvienojās vienā. Līdz ar to pagāja zināms laiks, lai iepazītu katras skolas specifiku, lai sāktu pirmos soļus reorganizācijā, un šobrīd esam nonākuši līdz tam, ka ir arī izstrādāta izglītības iestāžu ekosistēmas stratēģija, balstoties uz kuru tātad mēs varētu nonākt līdz optimālam skolu modelim. Protams, ka jautājums ir ārkārtīgi nopietns. Viena no tēmām, ko skāra kolēģis, ir arī šī mazāktautību, skolu, būtībā integrēšana latviskā vidē. Arī šeit mēs esam ceļā uz to. Es teikšu tā, ka Preļi ir veikuši vairākas reorganizācijas, kaut gan kopumā jāsaka, tikai viena skola ir likvidēta. Skola, kurā vairs nebija pat 20 bērni, un arī tad lēmumi nenāca viegli. Bet es teiktu, ka acīm redzot ir vajadzīga jau jaunajā šobrīd pašvaldības sasaukumā deputātu kaut kāda vienošanās par tālāko, optimālo skolu tīklu, jo, diemžēl, no valsts puses mēs redzam, ka iesāktā reforma faktiski nav rezultējoties kaut kādā saprotamā modelī, un tuvākajā laikā tas arī nenotiks. Es teiktu tā, ka pieeja, kad daudzās lauku apvidos skola tika uztverts kā, instruments demogrāfijas saglabāšanai, diemžēl vairs nestrādā. Un piemērs ir mums viens no pagastiem, kurā vēl aizvien ir skola. Šajā pagastā pagājušā gadā nav piedzimis neviens bērns. Tātad es personīgi no savas puses esmu par to, lai mēs tomēr runātu par to, ka pirmkārt ir jāatbrīvo dažāda veida resursi demogrāfijas uzlabošanai, tā skaitā arī nonākot līdz izmaksu ziņā un arī kvalitātes ziņā optimāliem skolu tīkla risinājumiem. Bet tu minēji, ka tātad viena skola, bet pēc būtības, ja mēs tā globāli skatāmies, ja mēs ejam pēc ministrijas tiem ziņojuma, tad pēc būtības Preļos ir arī izglītības iestādes, kurām draud, principiāli pēc noteikumiem slēgšana, bet tomēr pašvaldība, jūs paši, man, piemēram, personīgi šķiet, ka pašvaldība ir tā, kas izlem, ja tur arī ir 20 bērni, šajā gadījumā bērni nedzimst, viņu ir jāslēdz. Bet ja būtu jābrauc 100 km līdz nākamajai skolai, droši vien pašvaldība darītu visu, lai to skolu kaut kādā veidā noturētu. Kā šķiet, es no tevis sadzirdēju, ka, protams, ir objektīvi iemesli, bet tas, ko es saprotu, ka skolu tīkls vēl mainīsies arī Preļu novadā savā ziņā. Šobrīd vēlreiz atkārtošos, ka faktiski varētu teikt, ka vēl aizvien pastāv skolu tīkls, kāds bija 21. gadā, neskaita vienu pašu mazāko sākumu skolu. Mūsu novadā neiet runa par tādiem attālumiem. Mums šobrīd varētu būt, ka garākais posms varētu būt 20 līdz 30 km, kas būtu jāpavada, ceļā skolēniem. Un es teiktu, ka, acīm redzot, arī kopējā saimnieciskā un finanšu situācija pašvaldībā visdrīzāk liks pieņemt lēmumus uz priekšu par to, ka mēs vēlreiz izvērtēsim. Es esmu personīgi par to, lai izvērtētu tomēr pēc kvalitātes, kura katrā izglītības iestādē tiek nodrošināta. Un vedoties no tā, attiecīgi mēs arī virzīsim mūsu lēmumus. Jā, paldies. Bet ja mēs tā globāli paskatāmies šobrīd Liepāja, Preļi, idejiski, vai tu esi liela uz attīstību vērta pilsēta, tautsēmniecībā, vai tu esi salīdzinoši mazs novads, 4 reizes mazāks novads pēc iedzīvotāju skaita? Problēmas ir vienādas, tā skaitā arī lielajā pilsētā, un līdz ar to iziet jautājums, vai ir kādi mehānismi kopēji gan mazam novadam, gan lielajai pilsētai, ko jūs jau bišķiņi ieskicējat, bet valstiski domājot, jūs teicāt, jā, mums jāskata jautājums caur demogrāfijas prizmu, bet varbūt ir kaut kāda konkrētas lietas, ko jūs varat pateikt tā, pirmā lieta obligāti šis, otrā lieta šis, un trešajā lietā mēs būvēsim jaunas skolas. Jāni? Es domāju, ka tur duši nekas tāds jauns neizskanējis, bet tā loģika kāda, ka kas ir vajadzīgs cilvēkam, lai dzīvotu pilsētā, tad vajag, ka primārais ir darbs. Un mēs par to rūpējamies, tad, ja mēs skatāmies pa Liepāju atsevišķi runājam, tad
pēdējos 7-8 gados ir gandrīz 30 jaunas rūpnīcas uzbūvētas. Un tas nav maz, un arī ir jau kaut kādi līgumi bijušajā Liepājas metālurgu teritorijā, kur grib jaunas rūpnīcas vēl būvēt. Tā kā faktiski mēs runājot par darbu, vairāk mazāk jautājumu esam sakārtojuši. Bezdarbs šobrīd pilsētā grozās ap 4%. Vai tas ir varbūt zemāks teorētiski var, bet reāli tas parāda, ka bezdarbs nav. Darbinieks ļoti grūti ir atvērt. Piemēram, mums tikko viena tāda zivju pārstrādes rūpnīca atvērās, paredzēts 600 līdz 800 darbinieku, viņiem šobrīd 100 strādā, viņi nevar atrast atlikušos un diezgan pie tās mokās. Tātad darbs, tas ir viens. Nākamais, kur dzīvot, mājokļu jautājums, un tur ir mums atkal nākamā problēma. Mums ir ļoti daudz padomu laika dzīvokļi, kas ir nesamērīgi dārgi, kas ir ap 2000 eiro pa kvadrātmetru, kas ir, piemēram, Hruščova laika 5-stāvu māja, kur ir ļoti šauri koridori, ļoti mazas istabiņas, pavisam maz virtuve un tā tālāk. Un mūsdienu cilvēki, tīpaši jaunieši, tīpaši tie speciālisti, viņi noteikti negrib tādā mājoklī dzīvot. Tad tas mums jārisina. Paldies Dievam, ka pilsēta to ir sapratusi un šobrīd tas notiek. Un tad, kas ģimenē vajadzīgs vēl bez tā bērndārs, lai būtu pietiekams un skolā labas izglītības. Ja šos jautājumus var sakārtot pilsētu un atrisināt, tad pārējais jau ir nianses, piemēram, no pilsētas viedokļa, kā mēs aizpildām, cik tā dzimstība strauji krītās, bet tas pilsētnieku skaits cik strauji nekrītās. Mēs atgriežam gan no Liepājā, no tādas sūklas iesūcam no Dienvidkurzemes cilvēkus. Protams, Dienvidkurzeme par to mums paldies nesaka, bet tas ir neizbēgami. Diemžēl, jāsaka godīgi, mēs arī no Latgales, jo mums pat atsevišķa programma bija, kas Liepājas speciāla ekonomiskajā zonā, ka kopā ar uzņēmējiem brauc uz Latgali piedāvāt darbu, un tiešām jāsaka diezgan, es pat zinu, kuros uzņēmumos, un tur vairāki 10 katrā uzņēmumā pārcēlās uz dzīvi Liepājā un sāk strādāt. Tad mums ir emigrācijas programma, kas atsevišķi strādā, kur gan pašvaldība, gan valsts dod naudu, un arī tādi labi stāsti, kad ģimenes, kas atgriežas uz Liepāju no Vācijas, no Īrijas, no Anglijas. Tā kā kopā es domāju, ka tas nebūs tāds viens ceļš, bet visi šie ceļi jāiet ir, un tad pilsēta var noturēties, bet, protams, viss pamatā ir demogrāfija. Mēs varam kaut kādu laiku uz citiem spēkiem balstīties, diemžēl uz Dienvidkurzemi vai Latgali vai par laimi uz reemigrāciju, bet paralēli tam visu laiku atgriezties pie tās demogrāfijas veicināšanas. Viss tur nebūs viens stāsts. Tur ir bērnu piedzimšanas pabalsts, piemēram, Liepāja tagad ir 500 eiro, bet droši vien, ka būs pilsētas, kam ir vēl vairāk. Tā kā tas ir jābūt, tad viss iespējamās atlaides bērniem, ka, ja tu ej sporta skolā, tev, teiksim, 1 vai 2 bērni iet sporta skolā, lai tu maksimāli atlaides saņemt, skolā ēdināšanas, lai tu atlaides saņem, sabiedriskā transportā, lai bērns atlaides saņem. Un tev faktiski tā diezgan liela tā atlaižu sistēma un bonusi, tīpaši ar uzsvaru uz tām saucamā goda ģimenēm, kas ir 3+. Tad, ja viss kopā šo mehanismu, viņš pietiekami interesants un plašs, pašvaldība var iedibināt, bet vēl cerot uz nacionālo līmeni, ko es ļoti, ļoti gaidītu, ka nacionālā līmenī paskatītos līdzīgi kā to Vācijā dara, ka ģimenēs, jo tev vairāk bērnu, jo tu lielākas atlaides saņem nodokļos. Tas ir pirmais nodoklis, tas iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Tev ir viens bērns, tev varbūt ir neitrāli. Ja nav bērni, tad jābūt tā kā neizdevīgi tas. Tad sākot ar otro bērnu, tev ir jau plus nodokļos, tu jau saņem lielāku atlaidi, jau 3 bērni vēl lielāku atlaidi. Līdz ar to tā ģimene, jo mēs zinām, jo vairāk bērni, jo ģimenē vairāk ir tēriņi. Bet mēs neiesim uz bezbērnu nodokli. Nē, es tik tā kā variants saka, bet mēs varam uz to pozitīvo, ka tu nodokļus ar atlaidi saņemt, jo vairāk bērni. Bet pēc būtības tas, par ko tu runā, darbs, dzīvesvieta un pieejamība, tā ir drošība, reāli cilvēka drošība. Arī Preiļos ir kaut kas savādāk, darbs, dzīvesvieta, drošība, pieejamība.
Ja teiks, es tomēr par pirmā jautājumu atgriezīšos. Redziet, kolēģi, ja teiksim, demogrāfijas veicināšanas pasākumi būs vienādi visā valsts teritorijā, tad jāsaka, ka šī starpība ekonomiskajā attīstībā un arī kopējā iedzīvotāja skaita dinamikā viņa nemainīsies. Jo mūsu reģionam ir vēl nepieciešami noteikti papildus atbalsta instrumenti, jo vēlreiz atkārtošos iedzīvotāju vidējais vecums, vājāka ekonomika, teiksim, citas ar austrumu robežu saistītās problēmas, prasīs papildus noteikti kaut kādus mehānismus. Un es šeit nosauktu, ka tas varētu būt teiksim, kaut kāds papildus koeficients bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā reģionos. Un tās nav lielas summas. Ja mēs redzam, kādus teiksim, tiešām milzīgus līdzekļus šobrīd valsts iegulda, tad, kad reāli saredz problemātiku pie robežas, tad, piemēram, ja Latgalē vidēji gadā šobrīd ap 1500 bērni piedzimst, tad par nedaudz šo koeficientu palielinot, tie varētu būt līdz 1 000 000 eiro gadā, pateicoties kuriem tieši reģionā deklarētie dzīvojošie saņemtu papildus bonusu, lai stabilizētu savus ienākumus. Un otrs valsts pusē esošais mehānisms varētu būt gan šī nodokļu atlaides, gan iespējams arī vēl kaut kāds ģimenes bonus jaunās, kas ir reģionos. Ne tikai Latgalē, bet jebkurā no reģioniem, kur iedzīvotāju skaits straujāk samazinās. Savukārt pašvaldības pusē mēs, optimizējot patreizējo teiksim, sistēmu, kas ir visā izglītībā, varētu atrast līdzekļus, lai tātad pirmskolas izglītība faktiski, lai viņi kļūtu par bezmaksas izglītību visās, sākot ar apmeklējumu, beidzot ar ēdināšanu, ar visu, es domāju. Un, protams, kā, teiksim, mājokļu jautājumi, vide, publiskā infrastruktūra, tas ir pašvaldības pusē. Un tikai tad, ja mēs to ieviesīsim, tas arī prasīs vairākus gadus, lai situāciju stabilizētu, nevis vēl uzlabotu. Tāpēc man prieks par kolēģiem, kuriem ir ļoti, teiksim, aktīva uzņēmēja darbība, attiecīgi darba spēks, attiecīgi cilvēku resursi, un tur viss notiek. Tāpēc es uzsvēršu, ka šeit visos līmeņos ļoti nopietni ir jādomā par šo tomēr valsts decentralizāciju, par reģionu noturību, un viens no noteikti tādiem ļoti būtiskiem aspektiem būs tieši demografiskās situācijas stabilizācija. Jā, tas nozīmē īstenībā, ja mēs tā globāli runājam, ka tomēr mēs vienā, pareizi arī teica, ka mēs vienā katliņā nevaram likt Liepāju un Preiļi. Katram jābūt tomēr savam atbalsta mehānismam. Un tāpat ir Latgales atbalsta programma, kas mums šobrīd ir, diemžēl, tikai uz papīra. Viņai tomēr, lai kā, bet ir jābūt finansiālam stimulam, kas dod stimulu arī. Tad iespējams arī šajā Latgalē būs teiksim, kaut kāda pozitīvāka, ekonomiskāka izaugsme. Bet mēs diezgan veiksmīgi pārgājām uz to, ko jūs abi minējāt, sevišķi Ārijas. Man ir jautājums, provokatīvs jautājums jums abiem diviem. Es uzlieku slaidu, un tad līdz ar to jautājums. Ja mēs tomēr nevaram skatīties vienādi uz tautsaimniecības izaugsmi Liepājā un tautsaimniecības izaugsmi Preiļos. Varbūt mums tomēr arī jāskatās kaut kāda atbildības sadalīšana pār izglītības iestādēm. Pašvaldībai, pamatskolas izglītība ir obligāta, tātad viņai jābūt tuvāk pie mājām, pirmsskola un pašvaldība. Lem pašvaldība, bet varbūt tomēr jāiet tas Igaunijas un citu valstu pieredze, ka par vidējo izglītību un profesionālo vidējo izglītību un augstskolām lem valsts ar visām tām izietošām sekām. Un šeit, piemēram, mēs redzam, ka pašvaldībai tātad ir šis finansējums, par ko viņa atbildīga, bet, protams, arī jābūt situācijai tādai, ka nāk līdzi finansējums, ja par to atbild arī pirmsskolā, kā arī teica, bezmaksa. Bet tālāk, tad valsts nosaka, ka šeit būs vidējā izglītība, jo šeit šī demogrāfiskā situācija vēl ir diezgan stabila, vai šeit nebūs. Un vai, ja mēs, piemēram, ejam uz šādu tipu, vai tas neiznīcinās vidējās izglītības tīklu visā Latvijā, vai Preiļos vispār paliks kāda skola, varbūt arī sākam ar tevi. Ko tu saki?
Tad Preiļu novada pašvaldības patreizējā vīzija ir, ka šajā teritorijā mums ir nepieciešamas 2 izglītības iestādes, kurās ir vidusskolas posms. Un mums šobrīd arī viņas ir. Tā ir Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzija un Aglonas vidusskola. Un bez vidusskolas mēs nepaliksim vēl jau vairāk, tāpēc, ka šobrīd tieši vadošā mūsu valsts ģimnāzija Preiļos, manuprāt, veiksmīgi attīstās un tur audzēkņu skaits palielinās. Kopumā tātad par šo sadalījumu, tātad profesionālā izglītība valsts pusē, manuprāt, citu veiksmīgi labi, ir izveidoti šie jaunie attīstības tādi punkti, tur ir investēti līdzekļi un, manuprāt, šobrīd labi strādā, tur nevajadzētu neko mainīt. Kas attiecas uz šo sadaļu vispār izglītojošā, tas tiešām ir ārkārtīgi, tāds, kā lai pasaka, jūtīgs jautājums. Ne tikai sāpīgs, bet jūtīgs. Un ņemot vērā to, diemžēl arī sanāk, ka mēs nespējam tur bieži vien pieņemt lēmumus, kas ir balstīti faktoloģijā, datos un kaut kādā arī, konkrētu mērķu izvirzīšanā un darbā, bet mēs visu laiku iestrēgstam šajās strīdos par to, kā darīt. Un Preiļu gadījumā tiešām ļoti grūti virzās uz priekšu, un, manuprāt, es teiktu tā, ka arī izglītības sistēma kopumā tomēr ir kaut kādā mērā daļa no valsts pārvaldes. Un mēs esam šobrīd tādā arī valsts darbības vēsturiskajā posmā, ka mēs nevaram nevērtēt efektivitāti arī šajā jomā. Un es nebūtu pret to, ja valsts pārņemtu visu vispār izglītojošās izglītības posmu un attiecīgi arī noteiktu, kur tad šīs skolas būs. Un novadiem paliktu līdz šim deleģētā šo saimniecisko visu un, infrastruktūras uzturēšanas atbalsta personālu un pārējie nosacījumi, jo es teiktu, ka ir pārāk liels pārrāvums tajā, kā dažādos novados šobrīd tiek skolu tīkls attīstīts un veidots. Tad pēc būtības tā ideja, ka tomēr tas valsts kaut kādi pamatprincipi, kritēriji, viņiem ir jābūt. Vai šobrīd, piemēram, pašvaldības, es teikšu tā, ka ministrija caur pašvaldībām prognozē šo skolu tīklu, bet tomēr, ja mēs ejam tādu ceļu, tad idejiski tomēr pamatizglītība tiešām tuvāk dzīvesvietai, bet vidējā izglītība, tad, protams, neatšaubāmi konsultācijās ar pašvaldību, lai nesanāk tā, ka nepaliek vispār novadā. Preiļi, piemēram, paliek bez vidējās izglītības. Šo tad jābūt. Sapratu, Jāni, kā tev šķiet? Un vēl viens jautājums. Ja mēs tomēr esam uz valsts un pašvaldību atbildību par vidējo izglītību, vai nevajadzētu domāt par obligāto izglītību līdz 18 gadiem? Vai tā ir profesionālā vai vidējā? Ja mēs iziet no tāda valsts loģikas, no tāda laba saimnieka principiem un pieejas, tad es domāju, ka tavā tajā provokātoriskajā jautājumā ir liela daļa taisnības, jo šobrīd jau ko valsts atbild? Valsts atbild par augstskolām, valsts atbild, viņas gan ir diezgan patstāvīgas, bet tomēr tā kā valsts pārziņā izņemot privātās. Un tad valsts atbildībā ir profesionālās izglītības kompetences centri, tā sauktie tehnikumi. Un, ja valsts pārņemtu arī vidusskolas, manuprāt, tas būtu pareizi un loģiski, jo tad valsts varētu skatīties uz visu Latviju un vērtēt, piemēram, mums ir Ostas pilsēta Liepāja, Ventspils, Rīga. Tātad mēs skatāmies, mums tur vajag uz vietas loģistikas speciālistus, mums uz vietas vēl vajag kaut kādus tur speciālistus, kas ir orientēti uz šādiem biznesiem, un ka tā mācība iestāde ir pēc iespējas tuvāk tai vietai, kur pēc tam tu vari prakses iziet, kur tu tās izglītību jau tagad ne tikai datos, bet arī praksē jau balstītu, apgūt un iegūt. Tas, ko tu saki, tas nozīmē, ka vienkārši mēs vairs neskatāmies uz vidējo un profesionālo izglītību. Uz profesionālo mēs jau neskatāmies, bet uz vidējo izglītību mēs neskatāmies novada ietvaros, mēs skatāmies reģionālā un zīmējam kopējo karti, kas būtu skaidra. Okay? Jo tā būtu tā loģika, jo mēs kā pilsēta arī par to tikai priecātos un tad arī noņēmam to konkurenci, kā piemēram tagad notiek starp vidusskolu un tiem sauciem pikciem vai tehnikumiem, jo tagad arī viss cīnās par to, lai tas skolēnu skaits būtu liels, jo no tā ir atkarīga skolas direktora, viņa vietnieku algas. Un tas modelis jau, mēs jau par to runājam jau gadus. Es runāju, tāda ministra bija izglītības ministra Šuplīnska,
Un ja tad jau bija iecer, ka to mainīs, tagad tā iecer joprojām ir ieceres veidā un, diemžēl, nav izmainījies līdz galam. Bet no loģikas viedokļa es te redzētu loģiku, noņemot šo spriedzi un pareizi to skolēnu sadalot, kad mums vajadzīgi gan tie, kas būs speciālisti, metrinātāji, santehniķi, arī cehos speciālisti, atslēdznieki un tā tālāk virpotāji. Mums vajadzēs arī gan loģistikas speciālisti, gan inženierus. Un tie ceļi arī gan caur vidusskolu, tu vari aiziet mācīties par inženieru, ārstu un pedagogu un tā tālāk, un tu vari aiziet caur tehnikumu. Tā kā tie ceļi, tos jau valsts pēc tam var dalīt. Vienīgais, kas man uztrauc, mēs runājam tādu ideālu modeli, bet mēs redzam dzīvē, kad valstī pat ļoti grūti ir ietekmēt augstskolas. Un es, piemēram, zinu, ka Liepājā mēs tik ilgi par to smagu darbu gājām un smagu ceļu gājām, ka Liepājas universitāti salauzta ar Rīgas Tehnisko universitāti. Un joprojām mēs neesam sasnieguši mērķi, kaut arī mēs visu laiku ar ministriju un ar augstskolu esam runājuši, ka pilsētā vajag inženierus. Mums ir rūpnīcas, mums vajag gan brigadieris, gan inženierus, gan speciālistus. Un mēs joprojām esam tādā vēlamā izteiksmē un pagaidām joprojām visu to, ka RTU šo augstskolu pārņēma, joprojām vairāk uzsvers ir uz to, kas bija. Tur ir pedagogi, tur ir vēl kaut kādas citas speciālisti vēsturiskās bijuši, bet nav tas, ko pilsēta sagaidīja tieši no šī valsts plānošanas. Tāpēc es saku, man tā kā tās divas sajūtas. Ideāli tā būtu pareizi, bet valsts kaut kā nav vēl parādījusi kāds tādu labu saimnieku. Bet es gribētu, ka tā būtu. Skaidrs, paldies, bet man ir jautājums, piemēram, arī runājot par šiem demogrāfijas datiem, kas mums ir. Mēs redzam, ka tātad no 21. gada mums ir trepīta uz leju diezgan kardināli neapšaubāmi. Ja mēs tagad paņemam statistiku, saliekam Excel tabulā, prognozējam skolēnu skaitu, pēc 10 gadiem mums skolēnu skaita zudums būs aptuveni uz 35%. Tad nebūs 210 000 skolēni, bet būs aptuveni 170 000. Kā jums šķiet? Vai apzinoties to, mums šobrīd tomēr nevajadzētu jau sākt domāt un tā kā tu saki, zīmēt karti ar provizorisko vidusskolu tīklu, ar demogrāfijas radītājiem. Nevis tā, sākam nākamgad viss sveram šīs skolas, bet tiešām uzzīmējam karti, uzbūvējam ceļus, pirmkārt prioritāri ceļus, paskatāmies par infrastruktūru un vai vispār ir vērts par to sākt diskutēt arī? Ir jāstrādā. Diskusijas ir ilgušās, piemēram, par vispār izglītojošo skolu modeļu jau 2 gadus. Ir jāsāk kaut ko reāli vēlreiz pa jaunu, darīt. Un tātad šobrīd demogrāfijā pagaidām risinājumi top un situācija pasliktinās. Reforma izglītības jomā šobrīd būtībā ir iestrēgusi. Ko darīt? Es teiktu, ka iespējams, ka viens no iemesliem, kāpēc neizdevās, ka šie procesi ir pārāk politizēti, ir daudz dažādu arī politisko interešu. Tātad, manuprāt, būtu jābūt drosmīgiem un konsekventiem iesaistām akadēmisko vidi, tās pašas augstskolas. Un es domāju, viņas ir pietiekuši kompetentas, objektīvas uzmodelēt modeļus gan demogrāfijas problēmas risināšanai norādot, ja būs vienādi stimulu mehānismi visā Latvijā būs tā, būs ar atšķirīgu reģionālu kaut kādu bonusu būs tā, nebūs nekas vispār, tad būs tā 3 varianti kā minimums. Attiecīgi modelējot arī situāciju ar skolām, un es pieļauju, ja akadēmiskā vide tā aktīvi iesaistītos, tad būtu arī viņiem attīstība, tur varētu daudz jauni doktori izveidoties, kuri uz šī pētījuma pamata tad būtiskas izveidotu programmas, uz kuru pamata tad arī politiķi varētu pieņemt objektīvus lēmumus, nevis politizētus. Tāpēc es teiktu, ka ir jāiesaista papildus resursi un noteikti, ka burtiski 1-2 gadu laikā ir jāvirzās uz priekšu šajos jautājumos. Respektīvi situācija, jā, mums skatoties pēc datiem, ka viņa nebūs patreiz neiet situācija, ka viņa iet augšupejoši ar demogrāfiju. Bet Jāni, Liepāja, tu saki, ka grib būtu ieceri uzbūvēt skolu. Ja pēkšņi mums mainās ģeopolitiskā situācija, sāk dzimt bērni tikpat, cik līdz 20. gadam, Jāni arī, vai nebūs tā, ka mēs vienkārši dabūsim atkal vērt vaļā tās skolas? Vai tomēr mums tas bērnu skaits ir tik ļoti samazinājies, ka mums pietiks ar tām skolām, kas ir, kuras,
realitāte. Es zinu, piemēram, tāpat mana valdes pirmā vidusskola, kurā mācījās kādreiz 400 bērni, šobrīd ir 120. Tātad var. Vai tomēr, jebkurā gadījumā tas skolas tīklis, kas mums būs nostabilizējies, tas arī būs? Jā, es noteikti ietpēc, ka, manuprāt, valsts jābūt kādiem principiem. Tas gan pilsētās, gan arī uz visu valstu, uz novadiem skatoties būtu, ka tuvāk bērnu tai koncentrācijas vietai un tur, kur viņi dzīvo, tai dzīvesvietai, jābūt bērndārzam un sākumskolai. Tā, lai pēc iespējas mazāk gabalu tieši tajā sākuma posmā tu braukt. Tālāk jau, kad tu jau pēc sākuma skolas, kura vai sākot ar 4. klasu vai sākot ar 7. klasu, tu jau vari braukt tālāk. Un, teiksim, ja mēs runājam jau tālāk pa vidusskolu, tu vari braukt jau vēl tālāk. Tas nozīmē, ka mēs līdz ar to pēc tāda principa arī skatīties, kad, teiksim, tu esi novada centrs, centrā, tas būtu ļoti labi, ka tur ir vidusskola, un tālāk tur būtu labi, ka tā skola netiek taisīta ciet, bet viņu tā pakāpe ir zemāka. Un līdzīgi arī pilsētā es skatos, vienmēr esmu arī to skatījies, ka cenšamies neaizvērt nevienu mācību iestādi. Izņemot tos gadījumus, kad mācību iestāde ir nepareizās telpās. Tagad es runājot par to skolu, ko es gribētu jaunu uzbūvēt, mans mērķis ir tieši tāds, ka mums ir ļoti laba sākuma skola, centra sākuma skola visaugstākajiem rezultātiem pilsētā, bet viņi atrodas divās ēkās, kur ir tur kaut kāds 10 minūšu gājiens ar abām ēkām, un abas ēkas ir nepiemērotas skolai. Šauras klasītes, ļoti sliki sanmezgli, un virtuves ļoti bēdīgas un tā tālāk. Kaut ko renovēt, guldīt naudu šajās vecajās mājās ir nepareizi, jo viņas vēsturiski vismaz viena no tām bijusi ir daudzdzīvokļu māja, kas ir pārtaisīta par skolu. Ir jābūvē jaunu, tādā veidā mēs sakārtot. Bet principā es nebūtu par to, lai kādu skolu vispār taisciet, ja tā ir būvēta kā skola. Samazinot pakāpi, kaut kā domājot par kaut kādām vēl funkcijām klāt. Kāpēc? Tāpēc, ka es tiešām ceru nākotnē, ka nostabilizēsies un lēnām atkal pieaugot, ka mums ir tā iespēja arī tādiem elastīgiem būt. Vajag mēs sašauramies, jā, mēs ejam, manuprāt, uz vienu citu lietu, par ko mēs varbūt šodien maz runājam, bet tā ir kvalitāte izglītības. Jā, tā ir cits temats, bet noteikti tas ir noteikti saistīts arī ar to, cik tie bērni mācās vienā klasē, jo lielāka klasa, jo grūtāk ir. Un tad pie kaut kādas atkal tādas, piemēram, pa Liepāju runājot, uzbūvēsim vēl 30 jaunas rūpnīcas, vajadzēs vēl vairāk, es tā ļoti ceru, liepājnieku. Un tad atkal mēs priecāsimies, ka mēs karostā, mums ir karostos, mēs zaļās birs tajā 3 mikrorajonos, viena skola, tagadējā Piemars pamatskola. Un tagad mēs domājam arī tieši tāpat, kad skolēnu skaits ir ļoti maziņš, ko darīt ar to skolu, bet es noteikti esmu par to, lai skola paliek kaut vai sākuma skolas līmenī, vajadzības gadījumā atkal tu elastīgi varēs viņu paplašināt, atjaunot un tā kā ar tādu domu uz priekšu uz nākotni. Arī. Es teiktu vēlreiz, šeit valsts pilsētā situācija ir relatīvi laba. Es tādu mana konstatācija runājot ne tikai par Preiļu novadu, bet par reģioniem, Austrumu Latgali, lai mēs kaut kur pēc 5 gadiem nonāktu līdz tādam kopējam, stāvoklim, kā nebūs jāturpina optimizēt skolas. Mums jau šobrīd ir jāievieš ar nākošā gada budžetu virkni kaut kādu atbalsta mehānismu. Līdz ar to situācija, kā kāda no slēgtajām skolām būs jāatjauno, es domāju, pagaidām nebūs aktuāla tuvākajā laikā. Un savukārt, lai patreiz esošajā modelī tomēr optimāli šo tīklu un vadoties tieši no bērnu interesēm, nevis no kaut kādām citām apstākļiem veidotu, tātad ir jādomā par savstarpējo norēķinu, šīs sistēmas reformu vai atcelšanu, lai novadi savā starpā nekonkurē par bērniem, nozog viens otram arī skolas savā starpā. Un, es pieļauju, ka tā ir jāsaprot, ka mums kā dibinātājiem ir noteikta autonomija par mūsu iestādēm. Jāsaprot, ka viņa nevar būt simboliska. Ja izglītības ministrija iesāk kādu procesu, kurā viņa norāda par iespējamiem nākotnes apstākļiem, kur iestāsies pašvaldībās, bet viņu tomēr beigās neiestājas, tad jāsaka, ka tas kopumā dezorientē kopējo visu izglītības sabiedrību. Ir grūti pamatot, kurš no lēmumiem tad īsti ir bijis pareizs, slēgt, neslēgt, nogaidīt vai darīt.
Tāpēc es vēlreiz aicinātu, teiksim, šajā brīdī, kā lai pasaka, sabiedrību visu mazāk balstīties emocijās un sentimentā, tomēr reāli apskatīties esošo situāciju, apskatīt scenārijus, uz kuriem mēs virzāmies pie vieniem, pie otriem lēmumiem, vienoties par tiem un virzieties uz galveno mērķi kvalitatīva izglītība, bērnu intereses, nevis varbūt cieti skolu tīkla saglabāšana par katru cenu. Un pašā noslēgumā, ja mēs vēlreiz esam secinājuši, ka mums tātad demogrāfijas līkne ir uz leju, tad automātiski skolu tīkls iet uz leju. Tā nav nekāda inovācija, tas tā ir. Kāds būtu novēlējums varbūt jums kā reģiona cilvēkiem, mums, tiem cilvēkiem, kas ir galvaspilsētā, piemēram, kā man, kas arī savā ziņā pieņem lēmumus Saeimā, kāds būtu tāds novēlējums? Viņi jau izskanēja, bet ja jūs varētu tā koncentrēti, īsi pateikt, kāds būtu novēlējums, lai mēs valsts domātu mehānismus un attīstību, ka tomēr mums tā līkne, kas iet uz leju dzimstībā, apstātos un kaut vai minimāli, nebūsim naivi, ka viņa kāps kalnā, bet kaut vai nostabilizētos un pa bišķiņam pieaugtu. Lai mēs nepaliktu tas miljons, bet lai mēs paliktu kaut vai tie paši 1,700,000 iedzīvotāji. Varbūt, nezinu, Jāne. Es laikam tad noslēgumā paturpināšu to pašu, ko es jau teicu sākumā, ka es tiešām uzskatu, ka valdībā, jebkuru lēmumu skatot, kā es teicu, gan ar juristiem tiek saskaņots, gan ar finansistiem, tieši tāpat ir jāsaskaņo jebkurš lēmums, kā tas ietekmēs demokrātisko situāciju. Jo es uzskatu, tiešām jebkurš lēmums to var ietekmēt, gan slikti, gan labi. Un, ja mēs tā pieiet gudri pie katra tā valdības lēmuma, es domāju, tas mainīt arī visu politiku valstī. Un otrs, nemazāk svarīga sadaļa, izmantojot tos instrumentus, kas ir valstī, kaut vai LSM, šis jaunais medijs, spēcīgais lielais, kas ir apvienots, gan arī citus rīkus, kaut vai to pašu kultūras ministriju, izglītības ministriju un citas resursus, kā mainīt to tendenci, ka mums vairs nav tikums ģimene ar bērniem. Un to nevar mainīt hop, bet to var mainīt veidojot gan raidījumus, gan kultūru, gan arī tepat medijiem strādājot un popularizējot. Vai tu popularizē tādu dzīvesveidu, ka tev bērni vispār nav svarīgi, vai tu popularizē tādu dzīvesveidu, kas ir balstīts uz ģimenēm ar bērniem. Tā kā šeit es domāju, ka tas ir valsts rokās. Vai mēs to gribam izmantot, var jau pateikt, nē, tāda mode ir tāda, ka mēs to neizmainīsim. Nē, mēs jau veidojam to. Tu runā par situāciju, ka šobrīd, diemžēl, statistika ir tāda, ka jaunajās ģimenēs mums ir vairāk dzīvnieku, suņu, kaķīšu, peti, visādi. Nevis bērni. Jā. Bet paldies tev, Ārī. Protams, ka politikā mēs visi gribam ātrus rezultātus. Un šeit ir jāsaprot pirmkārt un jāpieņem tas, ka šeit ātru risinājumu un tūlītēju rezultātu nebūs pat, ja ļoti liela resursi tiks novirzīti. Tā pašā laikā tiešām mēs redzam, ja mēs kaut kur konstatējam tādas būtiskas lielas problēmas, mēs spējam sakoncentrēt resursus un novirzīt tos turien, un es aicinātu demogrāfiju, un reģionālu attīstību izvirzīt kā pamat prioritāti kopumā, mūsu Saeimas darbībā, attiecīgi pakārtojot dažādus instrumentus, lai stabilizētu šo situāciju. Es nerunāju par uzlabojumiem pagaidām, viņa ir jāstabilizē, jo sevišķi austrumu pierobežā šobrīd, es domāju, ka bez papildus dažāda veida šiem atbalsta mehānismiem šo situāciju stabilizēt būs ārkārtīgi grūti. Tāpēc novēlu nākošā gada budžeta kontekstā atrast līdzekļus tieši jautājumos, par kuriem es iepriekš esmu minējis. Respektīvi, tas novēlējums ir jebkuru jautājumu skatīt, nevis, prioritāri skatīt caur demogrāfijas prizmu, caur labklājības prizmu, caur drošības prizmu, tieši cilvēka drošības prizmu. Un tajā gadījumā tad arī iespējams cilvēki ticēs, joprojām tic, bet ticēs vairāk un būs droši, ka viņi varēs arī šos bērnus dzemdēt, izaudzināt, un viņi varēs arī izglītoties, ja tā.
Ja drīkst, es papildināšu, aiz šodienas mērķiem ir jāskatā ilgtermiņa iegūmi, un tad jāvirzās uz tiem. Jā, līdz ar to es teikšu paldies jums abiem diviem, ka atradāt laiku, un cerams, ka ne tikai mēs, bet visi arī mūsu valsts, ierēģi, valdība, tomēr ieklausīsies un vairāk domās gan par reģionālo attīstību, sevišķi Latgales kontekstā, gan savukārt Liepājas ziņā par atbalstu tam, lai cilvēki notic un lai atgriežas savā jau lielā izaugsmes pilsētā, nevis dodas uz Rīgu. Paldies, kungi! Paldies! Un iespējams tiekamies kādās citās reizēs. Paldies! Paldies!